biznesa noslēpums. Izskaidrošu tādu vienu ļoti, ļoti būtisku lietu, ko es esmu sapratis dzīvē, ņemot vērā, ka man jau ir bijuši vairāki biznesi un dažādi biznesa modeļi, tad vissvarīgākais ir īpaši šajā laikā, tad, kad notiek ļoti lielas pārmaiņas, tiek dalīts visādi tirgus daļas, mainās pieprasījums, mainās cilvēku vērtības, vajadzības, viss tas mainās. Līdz ar to ir vajadzīgs izdomāt tādu biznesu, kur, pieņemsim, 50 eiro var nopelnīt īsākajā laika periodā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka cik ir vajadzīgs tev laiks, lai tu nopelnītu 50 eiro. Tās ir sekundes, tās ir minūtes, tās ir stundas, tās ir dienas. Un jo ātrāk izdomās to veidu, kā operatīvāk, efektīvāk, vienkāršāk, vieglāk, ar mazāk resursiem uztaisīs šos 50 eiro, tā arī uzreiz automātiski mainīsies visu biznesa modelis un sapratīs, uz kurien tad vispār tiekties. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja tur ir vajadzīgi 10 cilvēki iesaistīti iekšā šajā biznesā un tur nopelna pēc 3 stundām vai pēc stundas tos 50 eiro, tas ir diezgan neefektīvi, tāpēc, ka resursi aizies uz cilvēku vadīšanu, uz sistēmas uzturēšanu, un beigās īstenībā tie 50 eiro nav nopelnīti, tāpēc, ka tur ir vēl neredzamās lietas, kas vienkārši sūc ārā visus finanses. Tāpēc jābūt tādam biznesa modelim, kur tu automātiski vari nopelnīt maksimālo summu. Ko tas nozīmē vēl dziļāk? Dziļāk tā, ka, pieņemsim, te var būt jebkurš biznes, jebkāds biznes. Var paskatīties kaut to pašu standartu McDonald's, ja? Cik ātri viņš sagatavo savus burgerus un kāda viņai ir pašizmaksa. Tas vienkārši process ir tāds, ka viņam ir tik automatizēts, tik ātri strādās, ka viņš zina, kā tas ir. Visas instrukcijas, visas pasūtījuma pieņemšanas, izdošanas, viņas ir ļoti ātras. Reāli viņi nopelna tur tos eiro burtiski minūtēs, ja? Vai pat sekundēs, atkarībā jau, cik tur tas viss ātri. Tāpatās arī jāuzbūvē jebkuram cilvēkam, jebkādā veidā šīs te lietas, tas bizness un ilgspēja būs liederīga. Tas saucās biznesa pamatu uzbūve. Manā gadījumā, pieņemsim, es šobrīd arī būvēju vienu tādu biznesu, kas ir ar reklāmas materiāliem saistīts, kad man ir uztaisīta pārdošanas sistēma internetā, no kurienes cilvēki nāk iekšā, prasa intereses. Man ienāk kopējā sistēmā, no kopējās sistēmas es varu sagatavot cilvēkam aizsūtīt piedāvājumu burtiski kaut kādās 20-30 sekundēs. Tas nozīmē to, ka es strādāju to, lai es operatīvi ātri apkalpotu klientu vajadzības. Klients nospiež podziņu, viss darbs ir apstiprināts, viņš aiziet ražošanā iekšā. Un pēc tam vienkārši, tad, kad ir darbs gatavs, nospied podziņu un aiziet rēķins. Tas nozīmē to, ka, principā, viens cilvēks var izpildīt 3-4 cilvēku darbības. Administratori, grāmatvedis, projektu vadītāja un arī ražošanas vadītāja, to funkciju. Ideja tāda, ka viss ir apkopots. Un jo vairāk Latvijā šādas lietas ieviesīs, jo būs iespēja vienkāršos ārprātīgos nodokļu, teiksim, tās reformas, lietas nomaksāt. Jo šobrīd problēma sāks tajā, ka mums uzbūvē uzņēmumu ar daudz cilvēkiem, viņi ir jāstumda, jāgrūst, viņi tur slimo, viņi tur nenāk, tur tas visādas problēmas. Bet, ja uzbūvē šādu lietu, tad, principā, atliek tikai ar pāris cilvēkiem uztaisīt milzīgus labus rezultātus. Un tad jau īsti tas rentabili. Un tad peļņu nesoši. Izņemot, protams, lielos uzņēmumus, kas jau gadiem ir strādājuši, viņi loģiski, viņi uz masu, viņi to arī dara, bet viņi tāpatās automatis, tāpat kā Rimi ievieš tās maksimatās automātiskās kases, tāpatās dažādas uzskaitas sistēmas, pārdošanas sistēmas, viņi vienkārši visu optimizē, atbrīvojot resursus savējos. Ja. Jo nākotnē būs tā, ka cilvēki slimos, nepatiks, viņiem kaut kas vēl darbosies, un ar to vienkārši jārēķinās. Tur neko nevarēs izdarīt, vajag. Izņemot pats, ja cilvēks sāks funktierēt, pārdomāt, un tad tas aizies. Tā kā domājam automatizāciju.